Tu ielīdi iepriekšējā jautājumā jau tādā man ļoti mīļā tēmā, kas ir TikToks. Es tevi arī redzu visu laiku TikTokā. Tev ir personīgais konts, ir uzņēmuma konts, un es arī redzu uzņēmumus, kuriem jūs taisat tos TikToks. Manuprāt, TikTok šobrīd, ja liekas, ka tur ir daudz kontents, īstenībā tur ir ļoti maz kontents Latvijā. Man liekas, ja saka, Latvijā TikTok kontents ir pilns, tad īstenībā viņš ir ļoti tukšs. Un tas nozīmē to, ka ir ļoti daudz brīvas vietas uzņēmumiem, nu tā kā ienāk kaut kādiem šiem nozares līderiem. Mēs zinām, ka pieņemsim, mums ir tāds gigants Latvijā, kas TikTokā vienmēr, man liekas, būs un paliks, tās ir redakcijas. Jā, tas ir, pirmais un tā tālāk. Mēs zinām, ir Kārbais, kas ir ar mašīnu plačiem, tā tālāk. Kāda vispār ir, es teiktu, nozīme šobrīd uzņēmumam? Tā kā vai visiem uzņēmumiem vajag TikTok, vai ir specifisks nozares tavuprāt, kur vajag TikTok? Kā vispār tagad uzņēmumam jāskatās uz TikTok? Es mēģināju paralēli atrast statistiku, bet Arnolds varbūt atrast, cik daudz saturs Latvijā ir TikTokā. Tikko bija seminārs. Es redzēju, bija tabula, kur bija, ka Latvijā ir kaut kāda aktīva 700 vai 800 tūkstoši lietotāju TikTok. Jā. Man liekas, priekš nepilniem 2 miljoniem, ja? Tas ir daudz. Tas ir, bet TikToks. Tagad redzēsim, kas notiks. Mums jau kā aģentūrai viss forši, tā kā mēs taisīsim reklāmas arī TikTokā. Tā kā viņas ienāks, Jā, augstā viņas solās, ka jau ienāk. Domā, būs lēti reklāma TikTok? Minimālais laikam tur bija 20. To mēs redzēsim. Tas ir hipotēzēt, jo viņš nav vēl, protams. Mēs jau laižam paralēli uz Ameriku, mums ir TikToks kā klientam, mēs laižam, mēs arī salīdzam, mums ir Facebookā un mums ir TikTokā. Facebookā ir labāki rezultāti. Protams, TikTokā jau tev kontentam jābūt citādam, pilnīgi citādam, tā ir pilnīgi cita platforma. Tā kā tu TikTokā nevis tā kā uzzināt, tu ej izklaidēties, tu ej tā kā atdoties. Uzzināt, iemācīties kaut ko jaunu, pasmieties. Man liekas, šīs ir tās uzzināt kaut ko jaunu, vai apskatīties kaut ko par sevi interesējošām tēmām, vai vienkārši paņirkt. Man liekas, šīs tās trīs galvenās TikTok funkcijas. Jā, tikai tā secība ir tieši otrā. Tāpēc, ka primāri tas ir fun. Tur ir short contents, uzzināt kaut ko jaunu. Jā, es tik daudz ko esmu iemācījies no TikTok. Tā kā reāli Arnolds arī pastāstīja, kā burciņu pareizi atvērt. Tur bija šais te prikals, tā kā tu saspiedi, ielaid gaisu un atvērās. Es tikai sievas tētim parādu, apsies, es 30 gadus apkaunoju sevi. Sievas mālas priekšā arī burciņu atvērt. Te ir tas, kad pieaugušie saka, ko tu savā TikTokā tur sēdi, ko tu iemācies? Es mašīnai, tā kā man kaut ko vajag, man ir pāris video TikTokā, kuras pirks sagriež lampas, saplēšu un vispārējā, ka es pats mēģinu arī, bet es mēģinu iemācīties. Bet visu, ko es tā kā redzu, kā to izdarīt, vienkārši man rokas nav tā kā no īstās vietas laikam. Bet TikToks un YouTubes, tā kā tu jau vari atrast, ja tu meklē, tādu, es personīgi meklēju pamācību, es neeju Google. Nemeklēju. Jā, man liekas, sāk parādīties tāda lieta kā TikTok SEO, jo tie searchā tu bieži meklē. Bet tas ir, tāpēc, ka kāpēc? Man ir svarīgs laiks, un tur short contents. Tagad jau tu vari pat 10 minūtes TikTokā likt. Vari pat vairāk jau. Nē, 10. Jā, ok. Šeit, ka jau pat 30 mācīsimies, jā. Bet tu zini to, ka tu ies un tev būs video, jo YouTube'ā, kas man mazliet nepatīk, jāskipo tur, tu pastāst. Piesako, ielaiko. Jā, kā nomainīt spūdīt, bet pirms tam piesako man, ielaiko. Un vispār, man šodien pohas. Video 12 minūtes un jābild ir 11 minūtē. Jā. TikTokā tu zini to, tu redzi video 1,5 minūti. Spūdis tiks izņemt, parādīt, pastāstīt, ielikt. Un tas ir tik grūti. Un par jautājumu par uzņēmumiem, es domāju, katram uzņēmumam būtu jāliek TikTokā. Un ļoti daudzi, jo TikToks, un es jau esmu uzņēmēju klubā BNI un tā, un es tur visu laiku skandināju TikToks. Un es zinu to, ka pēc 2 gadi ļoti daudz uzņēmumu nožēlos to, ka viņi nav bijuši tā kā, nav sākuši TikTokā no sākuma. Un tieši tā redakcijas ir tik ļoti labs piemērs. Un, kā viņi, cik daudz kontentu liek, un cik daudz tas kontents ir svarīgs, cik daudz es esmu nopircis no TikTok video. Te es apstādināšu, kur veidosies cilvēkiem šaubas. Viens ir, tas ir internetu veikals, tie ir produkti, bet piemēram atnāk tur, kurš pārdod CNC iekārtas, un viņš domās tērēt to laiku
Tā kā klients. Kad uzņēmums, nezinu, viņš pārdod. Tu tā kā nāc un kur mēs, pieņemsim, mēs tur taisām redakcijā, viņi pārdod par tādu, bet viens viņi, tas ir veikals, mēs mums ir īstenībā līdzīgs case, mums jau ir ļoti nišēts pakalpojums. Jums ir nišētāks pakalpojums kā privātās lidmašīnas. Tu par to the jet biznesu? Jā. Apsieties, cilvēks pārdod privātās lidmašīnas caur TikToku. Bet te ir tā, viņa saturs rādās visur pasaulē. Jā, kāpēc jūs nerādās visur pasaulē? Es nezinu. Nevar? Es nezinu. Viņam ir cits internets? Nē, angliski. Var, angliski, bet viņš jau var būt. Bet nav tas prikals ar to VPN? Jūs jau varat nopirkt citu VPN. Es nezinu, bet man tas interesē, kā var uz ārzemēm. Es esmu dzirdējis, ka, ja pieņemsim, es esmu no Latvijas, es kaut kā tāju kontentu angliski, tad viņš būs tikai Latvijā. Jūs arī esat redzējis daudziem latviešu šiem uzņēmumiem, kur taisa angliski, ja komentāri ir, hei, kāpēc tu runā angliski? Jā. Ir tomēr tas lokalizēšana arī. Un ir arī jāsaprot to, ka, piemēram, daudzi jau to negrib atzīt un tā, bet, ja tu esi pierģistrējies, pat nevis negribu atzīt, bet nesaprotu, negribu saprast, ja tu esi pierģistrējies TikTok ar savu Gmail, domā, TikToks neņem no tava Gmail informāciju, tas ņem. Tā kāda ir? Es pat zinu vairāk man nekā es pats. Protams, un ja tav Gmailā ir tā visa informācija, ka tu tikai pa Latviju dzīvojies, kāpēc lai viņš tā kā, jo viņam jau ir interesanti, bet arī TikToks klausās arī. Te ir garantēti, jo tiem pašiem cilvēkiem, kas ir latvieši, bet viņi taisa krievu valodā kontentu no Latvijas, daudz no Krievijas, no Ukrainas seko. Tiem, kas angliski taisa, tomēr arī seko. Un ne tikai no Amerikas, bet no tuvākām valstīm, tur no Skandināvijas un tā. Galvenais ir darīt. Un arī, par tām CNC iekārtām ir, nezinu, kas mums ir labi. Nezinu, vai viens mūsu klients ir galdu ļoti dārgu pārdevis. Vienkārši viens galds, un mēs 30 video par vienu galdu. Jā, tas ir ļoti interesants, un daudziem ļoti nepatīk, daudziem patīk, un tad tur bija tur ir interesanti, bet tu vari pārdot dārgus produktus, ja tu radi vērtību viņiem. Jo tev jau nevajag, tu redzi, tev ir tūkstoši skatījumu, cilvēkiem interesē lētākais, dārgākais, kas tev ir. Tu redzi to, ka ir pieņemsim daudz skatījumi, kāda iespējamība, ja tev 1000 cilvēku noskatās, ka kādam no viņiem ir, nezinu, interesē CNC iekārtu, viņiem ir, nezinu, cik viņiem maksās 50-100 tūkstoši, kā tā. Nav. Bet, ja 100 tūkstoši noskatās, tur jau varētu būt kādam, man brālim ir uzņēmums, viņš arī tieši teica to, ka viņš grib pirkt CNC, parādīšu viņam. Tāpēc ir jātaisa, ir vajadzīgs rīčs. Un TikTokā vienkārši kāpēc vajag TikTokā, tāpēc, ka tu bez maksas vari. Šobrīd vēl tās reklāmas nav ielauzušās, tev nav jāmaksā. Tev jāmaksā, protams, savu dārgākā valūta, kas ir tavs laiks. Bet tu tāpat to laiku iznieko. Cik daudz mēs to laiku izniekojam? To pusstundu, kad tu sēdi scrollo TikTokā, uztaisi, 20 minūšu garu video un viņus sagriez 10 video. Pa 2 minūtēm un saliec TikTokā. Ja tu to darīsi 30 dienas pēc kārtas, tu noteikti dabūsi vienu klientu. Noteikti. Nevar būt. Es no sava privātā konta esmu dabūjis klients, kur arī no sava uzņēmuma konta, bet no privātā, kur es vienkārši pastāstu par dzīvi, kā man liekas, kādi man ir izaicinājumi bijuši. Man pieskās klienti. Un, jāsaprot to, ka arī uzņēmējs, katrs uzņēmējs pirmām kārtām ir cilvēks. Un katram uzņēmējam arī interesē mašīna, viņam interesē saldējums. Ne jau katram, bet lielai daļai kaut kas garšīgs. Viņam interesē brīvdienu pica, vai ne? Viņam interesē spūdzītas lampiņas uz jāņiem, uz saules baterijām no ledakcijām, zelta pļāvēs, kuras viņi ļoti veiksmīgi caur TikToku pārdot. Un tas arī, protams, un TikToks, manuprāt, ir tā foršā sajūta, bet viņš jāmāk izmantot. Un tad uzreiz nākošais jautājums. Veiksmīgi TikTok formula. Jā. Tagad, agrāk man nekad nepatika par to runāt, jo man pašam nebija case, un ko es varu pateikt, ja man kaut kas nav strādājis. Bet no saviem un savu klienta TikTokiem, kur esmu filmējis, veiksmīgi formula noteikti ir TikTok sākums. Jāni. Tas jau būs cits. Es tu esi iegaumējis. Tas jau būs tieši tā, bet tas jau ir cits. Tā jau ir uzticamība. Tie, kas nezinu, ko es saku, es pateicu Jāni, jo parasti tikai tavas durvis TikTok koncertā Jāni. Katrs video klips saka. Un klientam arī zvana, un viņam saka Jāni. Un tas ir forši. Jo arī ledakcijām arī tu gribi būt forši, ja Moņķis man apkalpot. Es redzēju to, ka Moņķis reklamēšu to tentību. Un tā ir tā familiaritāte. Kad tu aizēji, ka tev nav kaut kāds stoneface priekšā, ka tu nezini, ka tu jūties neērti, bet tev jau liekas, ka tu viņu pazīsti. Tas Facebook support,
Pretīgi, mums tāds tagad. Jā, nu, bet tu tāds nezinu, kas tas tāds ir? Vai Viņš nebija tajā video. Jā, pieņemsim taisīt uzņēmumu, kā tu saki, nu, pieņemsim, ja ir ierobežots laiks, notiek uzņēmumu bišķi savādāk saturs un privātam saturs, bet, nu, pieņemsim, man kā uzņēmumu vadītā, man ir vienalga, nu, es tāpat tikai izmantot uzņēmumu reklamēt, nevis baigi. Es, protams, varu sevi reklamēt, bet, nu, mērķis ir tikai piesaistīt. Es vienkārši tā domāju, nu, es zinu, ka parasti vienmēr labāk ir fokusēt to savu uzmanību. Tur taisīt to divus, mums ir uzņēmumu konts, kā tam es taisījām. Patīk daži tie tiktokas. Es smieklīgi viņiem tie fanti. Jā. Bet, nu jā, kāda ir tā efektivitāte? Nu, piemēram, kā sākt, kā darīt? Nu, šeit ir tā formula, kuras sacīja pirmais, bet tā ir visur formula, visur reklāmā. Es tev apstādāšu, man liekas, uzņēmuma formula un privātā konta formula divas dažādas lietas, jo, ko es no sava personīgā TikTok konta sapratu, ka, lai dabūtu daudz skatījumus, tev ir jāizvai no pustauta pirmajās 3 sekundēs un pēc tam jāpaskaidro, ka īstenībā nebija tas, ko tu domā. Kas ir pirms aizvainošanas? Interese. Tev ir jārada interese. Tev kā jāpiesaista uzmanību. Bet tu to uzmanību pievērs ar tiem pirmiem to savu to frāzi, ko tu pateici. Tieši tā. Tev ir tavi sekotāji, un tev ir tā, jau tur berās un tā. Bet uzņēmumu, bet tieši tā pirmās 3 sekundes. Bet zini, bērnu ja tu gribi, kādu video uzņēmumu nevajag taisīt. Šau visiem mēs esam VD Markets, skip, piedīrs. Kas ir VD Markets? Jā. Tu taisi tā, video sākas, vai tev ir lēns internetu veikals? Tu uzreiz iesit. Tam, kam ir, tas skatīsies. Uzņēmējs tikko runājis ar Arnoldu, un Arnolds viņam ir teicis to, ka, grūti jums ielādēt, jums ir pārāk liels bildes iekšā. Viņš tā, viņam grūti to pieņemt. Okay, ja? Viņš iet tikko kā pirmais, vai tev ir lēns internetu veikals? Viņš tā, bļāvi. Jā, tikko man jau sabāra, kas viņam ir sakāms. Viss, tu trāpi, arī, piesim, video sāks konkurss. Uzņēmēji tas varētu uzrunāt, varbūt, bet probably nē. Mammu mājās uzrunās, mamma mājās, kas jaunieši uzrunās, konkurss, kurus negrib kaut ko minēt. Pašā sākumā tu uzreiz un tas ir tāpat kā Facebookā, ja tev ir garlaicīga reklāma, tur kaut kā neinteresanti. Tu scrollo, ja tu scrollo un sprādiens kaut kāds, un tu kaut ko sāc, tev var nepatikt, bet tev izraisa emocijas, tev izraisa interesi. Tu vari vadīt, kas tas par idiotu, bet tu skaties. Tu paskaties, un viņš ar uzsprāgtu un pateikt lētākā riepu montāža Rīgā. Brauc jebkurā laikā tā un tā, forši, bet tu pievērs to uzmanību, un tas ir svarīgi, un daudziem ir tā, ka viņi nesaprot, jo vienmēr arī mārketingā stāsts ir par tavu klientu, stāsts nav par tevi. Vai ja tu beigās pasaki to? Tas parasti arī internetu veikalos, man nepatīk kā tas, bet tu neesi klients. Tieši tā, man patīk tā, bet ja tavam klientam nepatīk, viņš nepirks. Tas ir tāpat kā tu ieej vienkārši tādā veiklā, kur tev nepatīk, kur tev smir pēc vīraka, nezinu, tev nepatīk vīraks, un tu ieej iešā, tur smir pēc vīraka, tu iespēj, nē, paldies. Bet uzņēmumu veiklu vadītājiem patīk vīraks. Bet es tagad pateikšu frāzi, saki taisnība vai nav taisnība. Risks. Laba Facebook reklāma nekad nebūs veiksmīgs TikToks, bet veiksmīgs TikToks var būt ļoti laba Facebook reklāma. Piekrīt. Ja? Piekrīt. Kāpēc tavu prātā ir? Tīri pēc pieredzes. Tas ir tas, ko mēs darām, klientiem arī rādam. Var būt, noteikti ir case. Bet TikToks, vienkārši man liekas, ka TikToks ir kaut kā atdzīvinājis visu. Ideāls, piemēram, TikTok panākuma formula uzņēmumam. Viņš ir interesants, stāsts ir par viņa klientu, stāsts ir par produktu, nevis par mēs esam redakcijas, es cerams, ka redakcijas nevajag maksāt par to, ko mēs viņus reklamējam. Jā, bet mēs esam redakcijas pārdodam to un to, bet ne, viņš ir reku produkts. Kam interesē zālespēlēs, viņš skatīsies ar interesi, kam interesē tur kaut luktur, kam ir mašīnas, kam ir visi, pilnīgi visi, piesim, ko viņi reklamē, kam tas interesē, viņi skatīsies, jo viņi uzreiz reku produkts. Un kaut ko smieklīgi, kaut ko humoriņu, kaut ko dzīvi. Personāžu kādu. Personāžu. Kaut kas tev tā kā, wow, tas ir interesants. Tā kā Eriks Kārba, jā. Jā, Eriks. Var apstīties, ir pārdošanas kontents, kur ir produkts, un ideāli gadījumā, ja tur ir cena klāt, ja tu nepasaki cena ir jānofilmē, jāparāda, jo tu arī TikTokā, tu negribi, lai tev uzraksta, cik šitas maksā.
Tu labāk gribi, lai tev TikTokā uzraksta bāc, kāpēc tik dārgi, kāpēc tādu kosmosu maksā. Tu labāk to gribi, nekā cik tas maksā. Bija jau ažiotāža, kad tas Eirolid uztaisīja mums ir jauna mājaslapa. Sāksēsim 1000 un tad aizgāja tāds crazy, tā ķēde. Tagad pie jums viņš taisīja? Nē. Man liekas, ka es... Jā, es redzēju un tad bija kā varbūt tik dārgi, un es tur viņu var 2K maksimums, un tā problēma, ka cilvēks vērtē internetu veikalu tikai pēc tā, ka viņš redz ar acīm. Jā, tieši tā. Jā. Un tas šeit arī, piemēram, neefektīvs, atgriežoties pie TikToka, neefektīvs ir, kur tu stāsti par sevi un tu centies pārdot. Tā brīdī, kuram patīk pārdevēji, kuram patīk runāt ar pārdevēju. Nevienam nepatīk būt izmantotam, un tu saproti to, tad, kad tu runā ar pārdevēju, tevi izmantos. Jo kas vajadzīgs pārdevējiem? Tava nauda. Un neviens negrib, tā kā, pat ja tev ir vajadzīgs tas produkts, piemēram, tu gribi nopirkt to produktu, tu ieeji, ideāls piemērs, tu ieeji Sportlandā, gribi nopirkt savu botu, to pienāk, hei, kā var palīdzēt, rekums ir jaunie modlīši, tur tas, vecīt, taču atšujies. Bet tu esi ienāc nopirkt botas, un tev saka, hei, viņš tikai citā valodā saka, hei, es tev palīdzēšu nopirkt botas, bet tu, nē, atšujies, nepārdod. Tas ir ideāls piemērs. Un tā, ka tu... Es gribēju teikt, tas ir tā kā mājaslapās tie pop-up banneri, kas uzliec. Jā, nopērts šito. Nevienmēr viņi tik efektīvi. Jā, tieši tā. Pop-up banneris vajag beigās, tikai viņš iet ārā. Jā, tikai iet ārā, hei, bet rekums ir piedāvājums. Jā, tā ir laba stratēģija. Un slikti, jo var redzēt, ir TikTok profila, kas pārdod labu produktu vai labu pakalpojumu. Bet viņi pārdod, viņi nerada vērtību. Viņa nav tāds interesants, nav kaut kāds āķītis, nav kaut kāds pārspīlējums, nav kaut kāds, viņi nemāk par sevi pasmieties, jo mums visiem, es īstenībā neteikšu, kuri mūsu ķirsīši, kāpēc mūsu TikToki, mūsu klientiem strādā, pat ja viņiem nav daudz, daudziem ir daudz skatījumu, bet daudziem, arī nav daudz skatījumu, bet tāpat nāk klienti pērk, tāpēc, ka tur ir interesanti, ir pāris ķirsīši, ko mēs esam sapratuši, ka jāieliek iekšā. Un nestrādā tiem, kad tu pasies un tu redzi, tev uzreiz jau grib pārdot. Un ir ļoti daudz piemēru, ir mūsu klientu konkurenti, kur mēs arī skatāmies, un mēs zinām, ok, šitās mēs nevaram taisīt. Daudz video, viņš konstanti liek tur 3-4 video dienā, bet tu redzi to, ka viņš pārdod visu laiku tev, un cilvēks negrib, lai viņam pārdod. Cilvēks grib, lai viņu konsultē, viņš grib atnākt un tā ieinteresē un pastāst. Un tajā brīdī, kad tev ir produkts, un tu pastāsti par to produktu, ar ko viņš ir labs un tā, un beigās cena ir tāda un tāda. Bet tu nesaki, nāc, nopērc pie mums tikai, tā kā pēc pie mums tāda cena, nekas, ka visur citur tāda pati cena. Bet viņš, tu pasaki, un tajā brīdī, ka viņš tā, ok, jā, man vajag to dīvānu, pieņemsim. Un reku bija tā forša dīvāna, tur izlaižams, tur tā kā, nezinu, velūru vai vēl kaut ko tādu. Viņš smuki pastāstīja. Otrs tā saka, brauc pie mums visādi dīvāni, šitāds dīvāns, un viņš tev grib iepārdot. Bez vērtības. Viens pārdod ar vērtību, radīs vērtību pirms tam, līdzīgi kā blogaraksts. Vai tu ieeji blogarakstā, tu izlasi informāciju un apakšā pirkt, vai tu vienkārši augšā pirkt un apakšā informāciju. Tu vari paskatīties, padomāt, kur būs vairāk pirkumi. Ja godīgi, kaut kas līdzīgs arī YouTube, bet ka taisa kontentu, taisa vai cilvēkam palīdzēt, rāda to uzticību vai nē, un tev tiešām uzreiz izlasi, kur ir nāc pēc, tur nav jau interesi, kāpēc tu rada vērtību tieši tā. Jā, man pat patīk teikt to, ka nauda, izmaksas, finanses ir tāds sensitīvs temats arī katram klientam. Tas arī saka, tagad pie sensitīvā termijas kā pie naudām, jo kādam 1000 eiro ir daudz, kādam ir maz. Tam, kam ir daudz, tād vienkārši temats, tādam, kuram ir maz, tas ir sensitīvs temats. Ok, aiziesim prom no TikTok atpakaļ uz e-komerciju, tad kādas reklāmas vislabāk strādā tieši priekš internetu veikaliem pēc pieredzes? Priekš internetu veikaliem. Ja ir impulsi, lēti produkti, tad noteikti tās ir, tur var karuseļus. Ja ir impulsi pirkums, noteikti Facebook, Instagrams, lai, ka tev ir sevišķi sales, Black Friday, visur, protams, tu tā kā raksti, tu liec iekšā, tur atlaides līdz 70%. Atlaides strādā labs produkts ar konkurētspējīgu pakalpojumu. Un forši tas, ka internetu veikaliem tev nevajag video reklāmas, tā izskarusies, lietas vairāki produkti vienā cenu kategorijā, vienās interesēs, piemēram, kur ir intereses. TikToki pieņemsim kā? TikToki uz internetu veikaliem. Redakcijas, man liekas, arī. Jā, redakcijas jau vispār jau pat no paša sākuma, un es jau atzīšos, mēs pat nošpikojām no redakcijām laist TikTokus, un mēs pēc speciāli, tad, kad klientam prasījām, ka jālaiž TikToki, klients, viņam vēl nebija TikTok konts, viņš mums asūtīja, mēs pielikām TikTok watermarku klāt. Klientam uztaisījām, viņš pats uztaisīja savu jaunu kontu, un no Facebook reklāmām klientam nāca sekotāji TikTokā.
tas video pat nebija klientam TikTokā, bet mēs uzlikām, bet tagad mums ir tā, TikTok strādā, mēs lejupielādējam, pagaidām, kamēr Facebooks atļauj ar visu watermarku, mēs laižam ar to tur visu tā kā to TikTok simboliņu. Kāpēc? Tāpēc, ka kāds teiks, izskatās neprofesionāli, var jau būt, bet ja tas strādā, tad kāda starpība. Un tas strādā ne tikai uz pirkumiem, bet arī strādā uz to, ka cilvēki no Facebooka, kas viņiem neseko TikTokā, nāk uz TikToku un ātrāk uzzina jaunumus TikTokā. Jo tu TikTokā uzzini vairāk jaunumus, līdz šim uzzināji vairāk jaunumus, ātrāk uzzināji nekā Facebookā, tāpēc, ka tu nav maksas kontents. Tev rādās tas kontents, kurš tev interesē. Ja tu atzīmē vispār TikTokā draugiem, lai rāda draugu saturu, tad tev praktiski katrs video, kur viņš ieliek, tev arī viņš rādīsies. Jā. Tāpēc jā, dariet tā, laidiet savus TikToks reklāmas, ļoti labi rezultāti. Ok, un tad... Tas ir reklāmas, bet tagad internetu veikals Latvijā ir izaudzis, ir uzkrājis vairāk par 1000 eiro reklāmai, ir gatavs iet uz ārzemēm. Vairāk kā 1000 eiro uz Lietuvu? Jā. Teiksim, no 10 000. Jā, vienalga. Vairāk nav vienalga, bet ir kaut ko uzkrājis, varbūt, ok, es gribu maukt tālāk. Kam jābūt gatavam ejot uz ārzemēm internetu veikalām? Pēc pieredzes, lai reklamētos ārzemēs, jābūt veiktai tirgus izpētēji, jābūt konkrēti spējīgam produktam un jāpārzina auditorijas īpatnības. Ok, varbūt var pastāstīt vairāk par auditorijas īpatnībām, kā tas ir domāts. Auditorijas īpatnības ir tādas, ka, piemēram, kādas ierīces viņi lieto. Piemēram, Apple lietotāji un Android lietotāji. Un, bieži vien, tā kā, un es zinu, to daudz nepiekritīs, bet bieži vien Apple lietotājiem ir savas īpatnības. Viņi ir lojālāki Apple produkcijai. Yeah. Ja tu ej ar kaut ko, kas ir vāciņiem, arī kaut ko tādu, kas ir paredzēts Apple, tad tev ir jāizpēta. Tu gribi rādīt Apple lietotājiem tomēr to produktu. Tu vari nākt ar kaut kādiem suvenīriem, kaut ko, kas ir kaut kādam konkrētam produktam, tad tev jābūt tai auditorijas īpatnībai, ka tie ir patērētāji tieši tam produktam. Protams, vecumu grupas, tie, kas man tīk ārzemēs, Latvijā to nevar tik ļoti, vai pat vispār nevar īstenībā household income level, tu jāstīties, top 10 bagātākajiem, tur, Amerikā rādīt, vai arī tiem, kas visbiežāk iepērkās internetā, tā arī īpatnība, ka tu rādi nevis visiem, bet tu ej ar internetu veikalu, tātad uz Ameriku, tev ir, nezinu, stoks Latvijā, vai arī tev pat nav varbūt stoks Latvijā, bet tu gribi rādīt tās reklāmas tiem, kas iepērkās internetā. Jā. Tu negribi rādīt reklāmas tiem, kas neiepērkās internetā, un ir tāda iespēja, un tev ir jāizpēta tas viss. Un tad arī Arnolds minēja tirgus izpēti, jā. Tad, protams, tirgus izpētē mums ir tos konkurenti. Tev jāzina, kādi konkurenti, tev jāzina, cik liels pieprasījums saviem produktiem. Nav jēga iet tirgū, ja ar mazu budžetu, ja tur ir nenormālā konkurence. Un tur visi pārdod tavu produktu, un ja pārdod lētāk nekā tu, to tur nav ko darīt. Ja tu nevari, līdzīgi kā arī Arnolds teica, konkurētspējas. Ja tev vienīgi nav kāds riktīgi unikāls piedāvājums no citiem, tu Facebookā var ar to. Jā, protams, jo tas ir tā, ja tu ej iekšā ar kaut ko tādu, kas citiem nav, tur obligāti jāiet. Ja tu, Latvijā to vari, un tu ej, un tu zini to, ka tajās valstīs tas nav, tev obligāti jāiet iekšā, tev obligāti Facebookā jārāda, jāizglīto, ka pie tevis ir tas produkts vai pakalpojums, produkts, ja tas ir internetu veikals, tas ir obligāti jādara. Bet tev ir jāsaprot, ja tu negribi dedzināt to naudu, tev labāk jau viņu
vismaz sadalīt. Ja ne super šaurajai, tā kā precīzai auditorijai, tad daļu kampaņu precīzajai, piemēram, vienu kampaņu precīzai un vienu plašākai. Jo, visus datus jau Facebook un Google arī nevar dabūt. Tāpēc, jā, tās piekrīt Arnoldam. Ja tās 3 lietas ir sakārtotas, galvenokārt jau tiešām, produkts. Tu nevari iet ar tādu produktu, kurš tev patīk. Šitais Latvijā aizgāja, tagad es iešu ārzemēs viņu reklamēt. Ārzemēs ir vienkārši 100 reizes vairāk konkurenti un pārdod labāk, lētāk nekā tu. Tas būs ļoti grūti. Nav nemaz tik maz svarīgi kā pirmie 3 punkti, bet internetu veikalam jābūt ideālam, ja tu pārdod produktu ārzemēs. Valoda, piegādes sistēma, apmaksas sistēmas, lai viss ir vienkārši un ērti pieejams, kā tajā valstī ir cilvēki pieraduši iepirkties.